man arī aiziet. Okay. Jā, tātad labdien. Virsraksts ir tāds interesants, ja, jo mēs visu laiku runājam par vienu šo te regulu. Man ir tāds priekšstats daudzos semināros, principā ir tāds teiciens komēta nāk, ja. Un pirms vairākiem simtiem gadu cilvēki faktiski īsti nesaprata, viņa nāk vai ne, bet kas būs, vai tas ir reliģiski kaut kā, vai fiziski kaut kas krīt, ja. Un principā tāda sajūta ir daudzos semināros, kur it īpaši biznesa pulcējās, kad nāk tā komēta un kas tagad būs, ja. Līdz ar to man ir te pāris slaidi paredzēti priekš tā, lai izskaidrotu, no kurienes šī te datu aizsardzības regula vispār ir parādījusies, no kuras puses, un vai mēs varam to ietekmēt, no tā aizbēgt vai nē. Un līdz ar to arī par šo nākamo regulu, par ko varbūt daudz nojauši, ja, par ko būs runa. Tātad sākšu ar to, ka jau no tā brīža, kad stājās spēkā grozījumi, tas ir 2009. gads, līgumā par Eiropas Savienības darbību, tātad 16. pants paredz, ka personai ir tiesības uz datu aizsardzību. Līdz ar to Eiropas Savienība pieņems normas, kuras ir vērsts uz šo datu aizsardzību. Tātad ir skaidrs, ka šis uzstādījums tika ielikts jau krietni sen. Pēc tam parādījās šis te projekts regulai, tas bija 12. gads, ja, kad tika nopublicēts, un tad sākās darbs pie regulas teksta. Tālāk jāpiemina būtiska lieta ir Eiropas Savienības pamatiesību harta, 7. 8. pants, kas ir neatņemama Eiropas Savienības līguma sastāvdaļa. Un tur ir ielikts šis te princips par pamatiesībām, kas ir šīs pamatiesības Eiropas Savienībā. 7. pants, tātad tiesības uz privātumu, neaizskaramību, un īpatnējā veidā Eiropas Savienība ir nodalījusi atsevišķu tiesības uz savu datu aizsardzību, kaut arī līdz šim, un jāsaka joprojām arī Eiropas cilvēktiesība tiesa, šīs tiesības skata, teiksim, kopā, ja, neatrauti no privātuma. Pašreiz it kā šis datu aizsardzības jautājums ir nedaudz tā kā nodalīts atsevišķi Eiropas Savienībā, tā diezgan arī tāda politiska varbūt iemeslu dēļ. Nākamais ir Eiropas Savienības tiesa. Tātad Eiropas Savienības tiesa interpretē tiesību normas vai esošās Eiropas Savienības tiesības, un līdz ar to tas arī ir šis te avots. Labs piemērs droši vien būs Google spriedums, kur faktiski tātad Eiropas Savienības tiesa mēģināja atrast balansu starp dažādām tiesībām un izveidoja tiesības, kuras faktiski nekādās normās precīzi tādā veidā nebija ierakstīts. Protams, ir principi, no kā to var atvasināt, bet daudz bija pārsteigti, kad arī šādā veidā to var izdarīt. Loģiski, ka pēc tam šī tiesība automātiski iegāja regulā, teiksim, jau kā saprotam tiesību. Jāpiemina arī tomēr vēl viens tāds politisks dokuments, zināmā mērā, ko Eiropas komisija ir apstiprinājusi, un tas ir šis te 15. gada digitālā vienotā tirgus stratēģija. Tātad faktiski datu aizsardzības regulējums Eiropas Savienībā nav kaut kas tāds, kas ir izkritis, nokritis, tā ir daļa no Eiropas Savienības uzstādījuma vai daļa no šī digitālā tirgus attīstības stratēģijas, jo, lai darbotos e-pārvalde, e-komercija un citas lietas, tātad būtībā ir paredzēts, kā tad tas var darboties bez šī datu aizsardzības regulējuma. Loģiski, ka bez kaut kāda jauna regulējuma šeit nevarēja iztikt. Tātad, ja mēs paskatāmies visu šo kopsakarā, tad mēs varam redzēt, ka faktiski jau šis jaunais regulējums bija paredzēts, varbūt, teiksim tā, vismaz no 2009. gada. Vienkārši nebija konkrēta teksta, nebija konkrēta dokumenta, tagad viņš ir. Līdz ar to šai komētai ir visai, teiksim, skaidrs izskaidrojums, no kurienes viņa krīt,
un tas nav reliģiski, ja, teiksim tā. Tālāk ir palasīja jurista vārdu pēdējo vai priekšpēdējo, un tur izrādās bija atbraucis, vai kāds bija pie viņa aizbraucis, tagad precīzi neatceros, bet bijušais Eiropas Savienības tiesas ģenerāla advokāts, kas tā kā nedaudz ir nokomentējis arī šeit šo te Google lietu, starp citu, ja, tajā intervijā, tad jūs varat palasīt, tas ir 18. aprīļa numurs, kur es tā kā izvilku ārā varbūt tādas dažas tēzes. Tātad, pirmkārt, dalībvalstīm ir pienākums ievērot pamattiesības, piemērojot Eiropas Savienības tiesības. Tātad, neatkarīgi no tā, vai šī regula būtu vai nebūtu, mums kaut kādā veidā šī datu aizsardzība tāpat būtu jānodrošina. Un Eiropas Savienības tiesas pienākums arī ir aizsargāt pamattiesības. Tas, kas šajā intervijā varbūt vairāk izkristalizējas, cik tālu Eiropas Savienības tiesa var iet, kaut ko interpretējot vienkārši, teiksim, no principiem, vai tas tā kā nepārsniedz regulējumu, un vai tā nav problēma. Un, principā, teiksim, varbūt tas ir viņa tāds arī personiskais viedoklis, ka šī Google lieta varbūt ir bijusi pārspīlēta atrisināta. No tā es tā kā norobežošos, jo es nepievienojos nevienam, varbūt tam virzienam vienkārši mums jāskatās uz to, kas reāli šobrīd ir. Ir šāda tiesība, tātad viņi ir. Ja? Un vienīgais, ko viņš saka, ka šī Eiropas Savienības tiesa dažkārt iziet ārpus saviem, teiksim, rāmjiem, un ja šī atbilde, ko Eiropas tiesa varētu dot, tad, kad dalībvalsts tiesa uzdod jautājumu, tātad ir negaidīta, pārsteidzoša, ka tas varbūt tātad šāda iziešana no rāmjiem varbūt viņa uzskatā pati par sevi ir tiesiskuma pārkāpums. Bet jāsaka vēlreiz, tātad mēs faktiski šeit maz ko varam ietekmēt tīri tādā globālā veidā, vai šim dokumentam ir jābūt vai nav jābūt. Tātad Latvija ir daļa no Eiropas Savienības tātad kopējās organizācijas, un tātad vienīgais, ko mēs varam darīt, tad, kad tiek izstrādāts jauns dokuments, piedalīties, izteikt savus viedokļus par šo lietu. Un tas ir tas fons, kāpēc tātad es tālāk pāriešu jau pie konkrēti par vēl vienu projektu runājot, bet arī vēl tāds labs jautājums, vai kāds ir uzdevis sev vai citiem jautājumu, kāpēc šī regula ir vispārīgā datu aizsardzības regula. Es te nokopēju vienkārši vienu citu regulu, bet jūs varat izrakties pa visu internetu un pameklēt, vai vēl kāda regula Eiropas Savienībā saucās vispārīgā vai speciālā vai vēl kaut kāda tur kvalificētā. Principā nav. Ja, jūs redzat, ka šeit te piemērs, ja, ir tāda regula par maza apmēra prasībām, tā ir vienkārši regula. Ja, ar ko tad atšķiras šī vispārīgā regula, kāpēc ir šis vārds vispārīgā, un ar ko viņa atšķirās no citām regulām. Tātad, faktiski es varētu izdalīt tādus divus galvenos iemeslus, varbūt ātrumā, nezinu, varbūt kāds var arī trešo saskatīt, bet principā divi galvenie iemesli ir tie, ka pirmkārt šī regula atļauj dalību valstīm daudzus jautājumus atrisināt savādāk, tur, kur tas tieši ir atļauts, vai precizēt šo regulējumu tur, kur tas arī ir atļauts. Faktiski tas nozīmē, ka šī regula ir ar tādiem direktīvas elementiem, un tas ir arī īpatnēji visā Eiropas Savienībā, jo līdz šim tātad, ja jūs atvērtu atkal jebkuru citu regulu, kas saucās vienkārši regula, jūs diez vai atradīsiet daudz tādus pantus citās regulās, kur rakstīts dalību valsts var. Vienkārši uzliekat uz meklētāju, nezinu, paņemam zemkopības nozars kaut kādu regulu un ieliekam meklētājā vārdu salikumu dalību valsts var. Principā gandrīz tāda nebūs, jo regula tas ir dokuments, kurš principā skaidri nosaka, kā ir jābūt šai lietai atrisinātai. Regula ir tieši piemērojama, par to nav paredzēts pieņemt nekādus nacionālos normatīvos aktus,
Un vārds sakot, tādā veidā. Ja, bet šī datu aizsardzības regula, viņa principā atļauj dalību valstīm daudz ko noregulēt pašām. Tādā veidā tas ir gan labi, gan slikti, jo no vienas puses nav tā, ka mums ir uzspiests maksimums, no otras puses parādīsies problēmas, kas notiks, ja tā tad būs īpatnējas visādas atšķirības, jo vai nebūs tāda situācija, kā tas bija jau tagad ar direktīvu, ka daudzas valstis daudz ko ir noteikušas savādāk, un atkal parādīsies kaut kāda sfēra, kura nebūs saskaņojama. Un otrs būtisks jautājums, ka šī vispārīgā datu aizsardzības regula nozīmē to, ka Eiropas Savienībā var tikt pieņemts arī citas regulas par privātumu, datu aizsardzību, piemēram, elektronisko sakaru jomā. Un tad mēs varētu beidzot no šī garā ievada pāriet pie tā jautājuma, kas bija pirmajā slaida vākā. Ja? Tad vai ar vienu datu aizsardzības regulu nepietiek? Izrādās, ka nē. Jo tātad elektronisko sakaru nozarē šī gada 10. janvārī Eiropas komisija publicēja pirmo tādu projektu, tātad datu aizsardzības regulas projekts elektronisko sakaru nozarē. Tad neesam paspējuši iepazīties vēl ar vienu, mums jau uz pēdām seko nākamā. Tas gan nav nekas neparasts, tāpēc, ka pašreiz elektronisko sakaru nozarē jau ir direktīva, kura arī tiek uzskatīta par neadekvātu. Pašreiz tātad ir direktīva 2258, 2936, un vēl te ir virkne dokumentu, kurus jūs redzat slaidā, tā skaitā viens Eiropas Savienības tiesas spriedums par saglabājamo datu direktīvas atcelšanu, un Latvijas gadījumā tas viss ir ieviests ar diviem galvenajiem likumiem, tas ir elektronisko sakaru likums un informācijas sabiedrības pakalpojumu likums. Tātad, kas tad īsti ir paredzēts? Sākšu ar to, ka tātad šobrīd visā Eiropas Savienībā tiek pārskatīts elektronisko sakaru regulējums kā tāds. Tātad, faktiski pēdējais regulējums, viņš ir vairāk kārt arī mainīts, protams, bet tas pamat direktīvas ir pieņemts 2001. gadā, un šobrīd ir izstrādāts tātad jauna šī pakete, kas saucās Eiropas elektronisko komunikāciju kodeks. Principā tā arī ir direktīva, vienkārši tā viņa tiek nosaukta. Un šis te satelīts vai pavadonis šim te kodeksam, protams, seko nākamais jautājums, kas tad notiks ar datu aizsardzību elektronisko sakaru nozarē, vai paliks spēkā 2002 direktīva. Tātad Eiropas komisijas ideja ir tā, ka nē, un tātad ir, kā jūs minēju, publicēts šis te projekts, kurš būs vairs nevis direktīva, bet arī regula. Tātad līdz ar to, pēc šī te numura jūs varat atrast arī projektu kaut kur mājaslapās, kā tad viņš izskatās. Kādas izmaiņas skar šis te projekts? Tātad faktiski, ja mēs paskatāmies šobrīd, tātad direktīva un elektronisko sakaru likums attiecās uz tradicionāliem publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem. Protams, tātad nākamās regulas ideja ir tā, ka šis sektors, protams, paliek kā pamats, bet nāk klāt ne divi, bet vienkārši jauns tāds it kā attīstīts jēdziens over the top pakalpojumu sniedzēji. Respektīvi, piemēram, interneta e-pasta pakalpojumu sniedzēji. Paņemsim jebkuru webmailu, teiksim, kurā mēs varam bez maksas ielogoties šobrīd. Faktiski viņi netiek nosakti ar esošo elektronisko sakaru regulējumu tādā veidā, ka, piemēram, uz viņiem neatiec saglabājamo datu regulējums. Jo tas nav elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs, tas ir vienkārši serveris, kurā mēs apmainamies ar e-pasta ziņojumiem. Ideja ir tāda, ka vajadzētu attiecināt šo regulējumu arī uz šo uzņēmumu grupu. Nākamais, protams, ir Skype atkal. Piemēram, ja mēs runājam par Skype vai kaut ko sūtām, īstenībā, es nerunāšu tur par kaut kādiem spēcdienestiem, bet principā no likuma viedokļa
Tas ir gadījums, kad nav kur iet īsti un paprasīt saglabājumos datus, vai kurš kuram tur zvanīja, ja, tad tas faktiski nav pieejams tādā juridiskā veidā, jo var pateikt, ka mums šādu datu nav. Lietu internets arī paredzēts nosegt, ja, tātad ierīces komunicē savā starpā, apmainās ar kaut kādiem datiem, mēs īsti nezinām pat ar kādiem. Un, kas ir interesanti, arī publiskie bezvadu tīkla pakalpojumi. Tātad, gan jau kāds arī šobrīd lieto, piemēram, bibliotekas pieslēgumu, kas tiek sniegts publiski. Līdzšinējais uzskats bija, piemēram, kāds tā kā nebija attīstīti šie bezvadu tīkli, tad 2002. gadā, piemēram, tātad ideja bija tāda, ka tie, kas jau abonē kādu interneta pieslēgumu un dod pieeju tālāk, piemēram, tās bija izplatīta interneta kafejnīcas. Tad šie internet access pointi neskaitījās elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju, un, teiksim, uz viņiem mēs neko viņiem neprasījām. Šobrīd situācija mainās. Tātad, ja, piemēram, tiek nodrošināts publisks bezvadu tīkls, kas parasti ir publiskās iestādēs, tas ir šī biblioteka, teiksim, lidosta, un vēl var nosaukt droši vien dažādas struktūras. Ja? Tātad, faktiski arī caur viņiem iet kaut kādi dati, kuri tad netiek nosekti Eiropas Savienībā ne ar kādu regulējumu, jo faktiski, ja mēs paskatāmies, tātad šīs normatīvās prasības ir uzliktas tikai tam, kas jau primāri nodrošina vispār internetu šajā iestādē. Līdz ar to ir paredzēts attiecināt uz šiem. Protams, mēs te varam atkal diskutēt, vai Eiropas Savienības regulēšanas, teiksim, tāda kāre nav pārspīlēta, jo, kā jūs redzat, viss ir jānoregulē, viss ir jāparedz, bet jāsaka, tā ir tāda Eiropas tendence, kas ir īpatnēja, tad Eiropas Savienība principā ir protekcionistiska. Viņa mēģina pateikt un cilvēku vietā izlemt arī to, kas viņam kaitē vai kas var radīt kaitējumu. Teiksim, tas ir daudzās sfērās, piemēram, patēriņa kredītu sfēra arī. Teiksim, cilvēks pats neapzinās, cik viņš drīkst ņemt kredītus. Eiropai jāregulē, ka tik tur kaut kas slikts nav noticis. Līdz ar to ar datu aizsardzību ir līdzīgi. Tad faktiski valsts vai Eiropas Savienība sāk lemt cilvēku vietā, vai viņš ir jāsargā no kaut kā vai nē. Tālāk ir tātad kāda būs struktūra, ja šo regulu pieņems vispār. Tātad ideja ir tāda, ka dažādi vispārīgi jautājumu regulēšana, kas šobrīd bija ielikts specifiski priekš telekomunikācijām, tiks izņemts ārā, jo gan šis elektronisko pakalpojumu sniedzējs, gan šī Nacionālā biblioteka, kas to Wi-Fi nodrošina, principā ir tāds pats pārziņas kā visi citi. Līdz ar to, piemēram, pārkāpuma paziņošanas politika un jautājums pāriet uz vispārīgo regulu. Tagad viņš ir specifiski paredzēts tieši elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem, tas tiks izņemts ārā. Tāpat uzraudzības iestādes jautājumi un apspriešanās, piemēram, ja. Un atsevišķos gadījumos regulas projektā pat ir atsauce uz vispārīgo regulu. Juridisko personu tiesības tiks pielīdzināts fizisko personu tiesībām vairāk. Tātad, ja juridiskā persona ir elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājs, viņam būs tiesības arī vērsties Datu valsts inspekcijā, iesniegt sūdzības, pieprasīt no gan parastiem, gan over-the-top pakalpojumu sniedzējiem kaut kādas prasību ievērošanu. Paredzēts, ka šī regula stātos spēkā 25. maijā, bet šeit ir viena lieta jāpasaka, ka tas ir tikai pirmais projekts. Ja mēs redzam, cik ilgi tika izstrādāta vispārīgā datu aizsardzības regula, tad faktiski tie ir 4 gadi, tātad sanāk pilni vai nepilni jāskatās, ja, bet katrā ziņā, ja no šī gada janvāra līdz nākamā gada maijam ir tikai gads. Jautājums, vai šo regulu vispār, teiksim, paspēs pieņemt, jo ir daudzi strīdīgi jautājumi, kas ir ielikti un par kuriem vispār varētu diskutēt. Kas ir šie karstie jautājumi? Tātad, kādi ir šie pakalpojumu sniedzēju pienākumi, papildus, kuri līdz šim nebija varbūt noteikti? Nevēlams komunikācijas sūtīšana vai tā saucamais
E-pasti, SMS, varbūt mēs pāriesim arī uz citām, teiksim, ziņojumu formām, kuras pienāk patērētājiem uz iekārtām kā reklāma. Saglabājamo datu uzkrāšana izmeklēšanas vajadzībām. Tātad, kas būs šis jautājums? Sīkdatņu regulējums. Es ieskicēju varbūt galvenos, bet ne visus. Un kādi tad būs galvenie šie varbūt principi, kas ir ielikti regulā, jo, teiksim, visus mēs šeit nevaram droši vien apskatīt laika trūkuma dēļ. Tātad tiks izvirzīti noteikti ierobežojumi gala iekārtas datu piekļuvēji. Tātad, ja mēs sākam lietot telekomunikāciju pakalpojumus, kādiem datiem operators vai piemēram, bezvadu tīklu nodrošinātājs tiek klāt no mūsu ierīces, un vai viņš tur nevar vēl kaut ko iesēdināt un tam līdzīgi. Tātad, faktiski visi dati tiek nosaukt divās grupās. Metadati. Tie ir dati, kas ir nepieciešami, lai pakalpojumu sniegšana notiktu, faktiski tātad informācijas apstrāde, lai notiktu savienojums, datu pārraide, un satura datu apstrādes ierobežojumi. Tātad satura dati jau ir tie dati, ko mēs pārsūtam, izmantojot šos tīklus. Tātad attēli, teksti, balss pārraide vai datu paketes kaut kādas. Protams, jautājums ir par šo datu dzēšanas vai anonimizēšanas principiem, ja tie vairs nav nepieciešami mērķim. Kas iezīmējas būtiski šai regulas projektā? Tātad tas, ka tā saucamie saglabājumie dati, kas tiek šobrīd elektronisko sakaru likumā paredzēti policijas vajadzībām, Eiropas komisija neplāno vismaz šobrīd ar šo projektu regulēt nekādus saglabājamo datu termiņus, jo faktiski tāpēc, ka sakarā ar iepriekšējo direktīvu, kuru atcēla Eiropas Savienības tiesa, šis jautājums ir izgāzies, ja tā var teikt. Tātad tas nozīmē, ka katra dalībvalsts tas ir jārisina savos ietvaros, tāpēc arī šī regula atstāja šo jautājumu dalībvalstīm. Jautājums, ko mēs darīsim, jo pašreiz mūsu regulējums tātad faktiski neatbilst Eiropas Savienības spriedumam. Sīkdatņu regulējums, vēl viena minūte, tad sīkdatņu regulējums tas būs ļoti strīdīgs jautājums, jo ideja ir tāda, kā atrisināt šo sīkdatņu piekrišanas jautājumu, tātad tādā veidā, ka uzlikt par pienākumu programmu nodrošinātājiem izstrādāt to, ka noklusējuma iestatījums ir bloķēt visus kukijus. Un tad jūs varat vilkt uz leju un atbloķēt kaut kādu daļu vai ko. Principā tas strīdīgs tāpēc, ka šeit bloķēs pilnīgi visus kukijus, tad liela daļa mājaslapu nestrādās, automātiski cilvēks gribēs vilkt uz leju, tad tā būs tā viņa piekrišana, bet jautājums, vai viņš tāpat netiks izsekots. Un kāda būs šī e-privātuma regulas ietekme uz mūsu sistēmu? Acīm redzot, jāgroza elektronisko sakaru likums un visi tie likumi, kas to visu nosaka, tai skaitā jādomā, ko darīt ar šiem saglabājumiem datiem. Es tikai ieskicēju droši vien, jo man jau rāda, ka ir jābeidzas. Paldies par uzmanību. Māri, milzīgi pateicība tev par daudz informāciju. Bišķi gan sabiedēji, bet tomēr. Un Stenders, protams. Klausītājiem viens komentārs, kad esot gan vispārīgas regulas un tiekot pieminēta tāda General Block Exemption Regulation, jeb GB. Pieņemsim, ka vēl viena ir. Jā, Tātad ir vēl viena izrādās. Jā. Tā kā tā. Labi, paldies tev liels un tad jau iespējams